Labdien! Tagad pārstāvēšu mūsu vienu atjaunotā ēku Rīgā, Kartupeļu iela 19. Mani sauc Arnis Neimans, esmu no Rīgas nama pārvaldē, biju šīs mājas projekta vadītājs. Šeit burvīgās dāmas ir no mājas biedrības pārstāves, kas arī bija ļoti iesaistīts šajā projekta ietvaros. Sākās ar viņām un noslēdzām kopā visu šo pasākumu, lai jūs varētu šodien novērtēt visu šito rezultātu, kas ap to māju. Klasiskā Rīgas māja, guļam rajonā Hruščovka, kurai bija energoefektivitātes problēmas, kas rezultējās to, ka māja sāka interesēties par šiem jautājumiem, attiecībā kā to sakārtot īpašumu un, protams, piesaistīt Eiropas naudas. Tad mēs to stāstu sākām 2018. gadā, gājām soli pa solim, bija visādi šķēršļi, kā jau visos projektos, dzīvokļu īpašnieku ieņēma pirmo lēmumu par dalību programmā 18. gadā ar 72% balsojumu. Izgājām visu posmu, projektēšanu, iepirkumu un tā tālāk, un otrais balsojums mums bija 2021. gada sākumā, ja es nemaldos, un tur arī bija 72% piekrišana. Attiecībā tas ir tātad noturējām to latiņu tik augstā līmenī, lai varētu iedzīvotāji tomēr iesaistīties arī šī projekta realizācijā. Uzsākām darbu 2021. gada aprīlī, pabeidzam 22. gada martā. Es gribu lielu paldies pateikt ne tikai mājas pārstāvjiem, bet arī tie komandai visai, kas iesaistījās šajā projektā. Tas bija gan autors, gan būvnieks, gan arī būvuzraugs, kuru mēs risinājām tādas lietas, kas parādās procesa laikā. Mēs paši labi zinām, kādas šādas padomju ēkas dod ārā problēmas un kas rezultējās to, ka katrā kaut kādā solī vajadzēja risināt. Bet mēs esam tā izgājuši, kā saka, cēlām, beidzot pabeidzām, Un man tāda arī konsultējoties energoauditoru, viņš man iedeva datus attiecībā, un viņš bija arī bišķi pārsteigts par tojām rezultātiem, kas ir sasniegti šajā gadījumā. Ja bija plānots apkurei 155 kWh patēriņš uz kvadrātmetru, ne plānots, bet bija, plānots bija 55, tad šodien ir sasniegts 47 kWh uz kvadrātmetru. Un tad viņš plānoja ietaupījumu apmēram 64%, tad faktiskais šobrīd pēc visiem parametriem ir pa 5 punktiem pat labāk 69%. Tad mēs esam kaut kādā zināmā mērā sasnieguši lietas, kas ir saistās. Ko mēs mājā izdarījām? Principā faktiski mājā bija pilnais kompleksēs atjaunošanas darbi, sākot no pamatiem, beidzot līdz jumtam. Nomainījām gan jumtu, segumu, nosiltinājumu, fasādi, mēs esam ventilējumu fasādes tehnoloģiju izmantojuši, veicām pagraba atjaunošanu. Mājai bija uzstādījums arī sakārtot zināmā mērā pagrabu, ko es reizēm tā saucu salīdzinoši, ka tur var vienā daļā staigāt kā pa Broadway, nekā tur ložņā pa visiem šķundīšu stūriem. Vēl viena lieta, ko mums arī, varbūt iespējams, ka tas ir ļoti būtiski ietekmējošs faktors energoefektivitāte, ir rekuperācijas sistēma, kas arī dod kaut kādu zināmu procentālo efektu attiecībā uz mājas enerģijas ietaupījumu. Detaļas tur varbūt sajūtas izstāstīs mājas pārstāvi, bet es tā kopumā varu pateikt, mēs esam apkurs sistēmu sakārtojuši, pārgājuši no viena cauruļu sistēmas uz divu cauruļu sistēmu, individuālā uzskaitas vedība, ko mēs vēl izdarījām, atjaunājām visus inženiertīklus. Šeit arī mēs stāvam, kur mēs esam. Diemžēl tas nebija pa Eiropas naudām, bet par mājas naudām mēs atjaunājām visu pilnībā šo daļu, kas saistās ar kanalizācijas sistēmu, jo tā piederība ir mājas pusē, un līdz ar to mēs šo jautājumu arī, tas bija izaicinājums liels, jo nebija skaidrība, kas notiek ar šo daļu. Bet tā kopumā es varu pateikt to, ka tas rezultāts ir. Man ir patīkami par to stāstīt visiem pazīstamiem un arī tām mājām, kuras grib kaut ko darīt. Arī jums izstāstīt, ka tas ir foršs rezultāts. Piebilstams jums mājai? Mēs kopumā esam ļoti priecīgi, ka projekts ir izdevies. Protams, ne bez problēmām, kā jau Arnis teica, un tas arī nemaz nebūtu iespējams, bet
Jā, mums apmierina abas projekta puses, gan šie energoefektivitātes rādītāji, protams, jo tas ir visiem ietaupījums, finansiāls ietaupījums šajos laikos, bet ļoti arī priecē vizuālais, un vizuālais ir tas, ko katrs redz. Mums arī daudz uzrunā šeit no apkārtnes, interesējas par energoefektivitātes pasākumiem, par to, kā projektu veikt, kas jādara. Tā kā mēs kopumā ļoti priecīgi esam, un tās problēmiņas, kas ir pie tā, mēs strādājam. Jā, un vēl viena piebildība pie teiktā par to, ka šīs mājas odziņa ne tikai to, ko mēs šeit redzam, bet man arī ļoti patīk tā daļa, fasādes daļa, kur ir mākslinieckā sastāvdaļa, par kuru mums arī bija ilgas diskusijas, kā mums šo jautājumu atrisināt. Un to mēs apskatīsimies tādā momentā, kad iesim apkārt gadījumā. Principā, tā no viss var pateikt to, ka ir maksimāli viss izdarīts šajā mājā, nevis kaut kā tā daļēji, kaut kā cilvēki vairāk varbūt fokusējās kaut kādām fasādes lietām, bet mēs esam diezgan nopietni daudz vairāk izdarījuši. Pat elektrības galvenos vadus esam nomainījuši ar to, lai bija sūdzības par to, ka tas ir procesa laikā viss notiek. Komunikācijas viss notiek. Pilnībā. Guļot stāvjā, viss pilnībā. Jā, un individuāla uzskaita sistēma. Un es taisīju salīdzinošos vēl... Kāda individuāla uzskaita sistēma? Apkurē. Alokātoru vai skaitītāji? Alokātoru, jā. Un ūdenim arī, mēs attālinātā noskaidrojam. Cilvēkiem bija sākumā tāda skepse, kā tas ir, bet tagad galvas sāps, viss tagad nav, tagad mēneša pēdējā diena, kad ir jānodod skaitītāji, cilvēkiem nav par to jādomā, jo dati tiek apstrādāti ātri. Vēl viena lieta, ko es gribēju piebilst par apkuri, šī apkura sezonā es atkal salīdzināšu, man ir iespējas tāda ekskluzīva bišķi salīdzināt no lielāka skaitā māju un paņēmu līdzīgu māju. Ja šai vidējai māju apkurē bija uz kvadrātmetru 71 cents, tad līdzīgai mājai tādā pašā laika periodā vidējai statistika bija 2,30 €. Un te jūs redzat, kāda ir nopīta pat ne 2 reizes. Tātad, kur ir arī energo auditārs slēdziens, to, ka mēs esam sasnieguši to.